Kā pateikt nē laipni? Ir vieglāk padomāt, ka nē ir nepieklājīgi, un tas varbūt ir rupji, varbūt necienīgi, bet patiesībā tas ir skaidri pateikta cieņas forma pret sevi, gan arī pret otru cilvēku. Tev nav jāsāk galvā risināt, veidot scenārijas, jāizdomā vesela rinda ar attaisnojumiem, pietiek ar vienkāršiem vārdiem. Nē, paldies, man tas šobrīd neder, nav nepieciešams, man ir vajadzīgs mierīgs vakars. Es vēlos būt ar sevi. Nē, es tiešām to nevēlos darīt. Un zini, tas ir pietiekami. Es pati kādreiz mēģināju justies vainīgi, sakot nē, likās, ka pievīlu citus vai izklausīšos nepieklājīgi, bet ar laiku es sapratu, ka robeža nav sods, bet robeža ir drošības līdzeklis, tas sargā manu enerģiju, manu laiku, manu mieru, un kas ir interesanti, tie, kas tevi patiesi ciena, sapratīs savu nē. Viņiem nevajadzēs 100 paskaidrojums, viņi pieņems tavu atbildi un turpinās būt blakus gan tad, kad tu teiksi nē, gan arī, kad teiksi jā. Tātad saki to vienkārši.